31. nodaļa. Aplis noslēdzies. Ja mēs savus grēkus izsūdzam, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums grēkus piedod un šķīsta mūs no visas netaisnības. 1. Jāņa 1:9. Varētu domāt, ka pēc 80 gadu garas kristieša dzīves es nekā slikta nevarētu izdarīt, par ko man būtu jālūdz piedošana. Un tomēr šad un tad nodaru citiem kaut ko tādu, kas man liek griezties atpakaļ un no jauna izlūgties piedošanu. Reizēm tās ir lietas, kuras es tiešām arī izdaru. Citreiz manis pieļautā izturēšanās pārrauj Dievu pilnīgās mīlestības apli. Noslēpumu, kā apli atkal noslēgt, es mācījos vispirms no sava brāļa dēla Pētera Van Vardena, kas pavadīja nedēļas nogali kopā ar mani mūsu mazajā dzīvoklītī Bārnā, Holandē. Vai atceries to zēnu Janu, par kuru mēs aizlūdzām? Pēteris man jautāja. Jā, es viņu labi atceros. Daudzas reizes mēs viņu tikām pienesuši mūsu lūgšanās. Jana dzīvē darbojās šausmīgs tumsības dēmons, un kaut arī gavilējām un lūdzām, un Kunga Jēzus Kristus vārdā to izdzinām, tumsība atkal no jauna atjaunojās. Pēteris runāja tālāk. Es zinu, ka Dievs viņu bija sūtījis pie manis ne tikai, lai viņu atbrīvotu, bet lai arī mani caur to pamācītu. Paskatījos uz viņu, pārdomādama sevī, ko gan tāds tumsas pārņemts zēns Pēterim varētu mācīt. Mācību jau nesaņēma no zēna, bet no Dieva. Pēteris pasmaidīja. Vienā reizē, kad aizlūdzu par viņu, tas Kungs man parādīja Bībelē 1. Jāņa 1:7-9. Tur lasīja par grēku atzīšanu. Tad jautāju tam Kungam, kāds tam sakars ar tumsību Jana dzīvē. Pēteris piecēlās, atvēra Bībeli un to rokā turēdams soļoja pāri istabai. Dievs mani mācīja, ka ja kristietis staigā gaismā, tad Jēzus Kristus asinis viņu šķīsta no visiem grēkiem, un tad viņa dzīve ir kā noslēgts aplis, kas viņu pasargā no visiem ārējiem tumsības spēkiem, bet Pēteris pāršķīra lapas un turpināja, bet ja viņa dzīvē ir neatzīts un neizsūdzēts grēks, šim aplim ir radusies atvere, sprauga, un tumsības spēki atkal pa jaunu var spiesties iekšā. Nu, paskat vien, es domāju, Pēteris no tā Kunga patiešām ir guvis vienu lielu patiesību. Korijas tante Pēteris turpināja. Man gan izdevās dēmonu izdzīt no Jana dzīves, bet tas pa apļa spraugu atkal ielavījās atpakaļ. Bet, kad es piedabūju viņu savu grēku izsūdzēt, aplis uzreiz noslēdzās, un tumsai vairs nebija iespējams atgriezties. Tanī pašā nedēļā pie manis pēc padoma atnāca kāda laba drauga sieva. Kamēr viņai gatavoju tēju, viņa man pastāstīja par visiem tiem cilvēkiem, kas par viņu bija aizlūguši, bet naktīs vēl ar vienu viņu apgrūtinot baigi sapņi. Es ar zīmuli uzvilku uz papīra lapas apli. Saki, Merī, vai tavā dzīvē nav kāds neizsūdzēts grēks? Jautāju viņai. Tas varētu būt iemesls, ka aplī vēl ir kāda sprauga. Mērija klusēja. Viņa sēdēja ar nodurtu galvu, rokas klēpī cieši saspiedusi kopā. Sapratu, ka viņā notiek sīva, garīgo spēku cīņa.
Vai tu patiesi gribi tapt brīva? Stingri viņai noprasīju. Jā, gribu, viņa noteikti pateica. Tad viņai atraisījās valoda. Viņa pēkšņi sāka stāstīt par naidu pret savu māti. Visi bija tanīs domās, ka viņa mīl savu māti, bet iekšķīgi viņā rosījās kaut kas tāds, kas viņu kūdīja māti pat nogalināt. Kad viņa visu to izstāstīja, vēroju, kā viņas skatā jau bija ienācis miers. Savu grēksūdzi pabeigusi, viņa tūliņ arī izlūdzās no Jēzus piedošanu un šķīstīšanu viņa asinīs. Tad viņas acīs cieši skatīdamās, es pavēlēju Jēzus vārdā dēmonam aizvākties. Un tad kāds prieks, kāda brīvība! Uzvarā Mērija pacēla savas rokas un sāka slavēt to kungu, pateikdamās viņam par saņemto piedošanu un iegūto brīvību. Dārgais kungs, es tev pateicos, ka tu ar savām dārgajām svētajām asinīm atkal noslēdzi šo apli. Beigās Mērija mani cieši apkampa. Bet es pati saprastama, ka pārautais aplis noslēdzies par jaunu ar grēksūdzi nodomāju, ka manā dzīvē gan tas vienreiz un par visām reizēm ir noslēgts, bet tā tas tomēr nav. Sātans pie mums ierodas bieži, tāpēc ir ļoti nepieciešams, lai mēs savus grēkus izsūdzam bieži, lai cik vecs to arī nebūtu, vai cik ilgi kalpojas Jēzum Kristum, savi grēki ar vienu jānožēlo un jāizlūdzas piedošana. Šī patiesība man nesen atkal tapa skaidra, kad biju ielūgta Vašingtonā runāt biznesmeņu brokastīs. Man ļoti patīk sarunas ar biznesmeņiem. Tā sanāksmi gaidot bija diezgan uztraukusies, bet tur ierodoties redzēju, ka sanākušas tikai sievietes. Tas mani samulsināja, jo mēs zinām, ka piedošanas vēsts jādzird arī vīriešiem. Pēc sanāksmes pie manis pienāca patīkami izskata jauna dāma. Man uzdots sastādīt programmu mūsu sieviešu grupas vispasaules sanāksmei, kur būs klāt arī dažas no ievērojamākām sievietēm pasaulē, viņa sacīja, vai jūs arī nepiedalītos ar runu pie mums San Francisco? Vēl joprojām biju mazliet sabozusies, ka brokastīs nebija ieradies neviens vīrietis. Ne jau tādēļ, ka es vispār neatzītu sieviešu sapulces, bet man dara rūpes tas, ka vīrieši garīgo aktivitāti pamet sieviešu ziņā. Dievs aicina un sauc pie sevis visus cilvēkus. Tāpēc mana atbilde iznāca strupa un nelaipna. Nē, es to nevēlos. Man jārunā arī uz vīriešiem. Man nepatīk šis sieviešu bizness. Dāma bija ļoti laipna. Vai jūs nejūtat, ka esat īstā persona? Viņa jautāja. Nē, es atteicu. Es neesmu tā īstā. Man nepatīk šī amerikāņu sistēma, kur vīri noņemās ar savām darīšanām, bet sievām atļauj būt kristietēm. Nē, es nebraukšu. Pagriezos un gāju prom. Vakarā kravājot mantas, lai laikā nokļūtu uz lidostu, ar mani sarunu iesāka tas kungs. Tu biji ļoti nelaipna pret to sievieti, viņš man teica. Es pretojos. Bet, kungs, es uzskatu, ka tava vēsts ir domāta visiem cilvēkiem, ne tikai sievietēm vien. Tomēr tu pret viņu biji ļoti nelaipna. Tas kungs maigi vēlreiz atkārtoja. Protams, kungam Jēzum bija taisnība. Viņam vienmēr ir taisnība. Es runāju par piedošanu, bet pati piedošanu nemaz nelūdzu.
Es zināju, ka man jāiet pie šīs laipnās lēdijas un jāatvainojas. Man jāatzīst mans grēks, un kamēr to nebūšu izdarījusi, aplis paliks atvērts, un sātans tur gāzīs iekšā citas tumsas lietas. Paskatījusies pulkstenī, sapratu, ka man atliek tikai tik daudz laika, kā sapakoties un doties uz lidostu. Izšķirties vajadzēja ātri, bet ja atstāju Vašingtonu šo lietu nenokārtojusi, no manis nebūs nekāda labuma arī citur. Tagad man būtu jānokavē tikai lidmašīna. Piezvanīju viesnīcai, lai uzzinātu, kurā istabā šī dāma apmetusies. Tad devos pie viņas. Man jāizlūdzas no jums piedošanu, teicu, tikko viņa atvēra durvis. Esmu rupji ar jums runājusi. Tas viņu pārsteidza, un viņa mēģināja laipni atvairīties. Ak, nē, viņa izsaucās, jūs nemaz nebijāt rupja, es jūs pilnīgi saprotu. Arī es atzīstu, ka garīgajā laukā vadoņiem vajadzēja būt vīriešiem. Vajadzētu būt vīriešiem, nevis sievietēm. Tā šī lēdija ar savu laipnību atmaksāja par manu nelaipnību. Taču ne tas man bija no svara. Viņai vajadzēja manu vainu par manu nevēlēšanos runāt uz sievietēm atzīt. Un man to piedot. Labi zinu, daudzreiz ir grūtāk piedot nekā piedošanu lūgt. Tomēr abas šīs puses ir vienlīdz svarīgas. Ja piedošana tiek liekta, tas bieži vien otru sasaista tā, ka aplis nevar noslēgties, un sātana ceļš ir vaļā tālākiem uzbrukumiem. Tātad tikpat svarīgi ir piedot, kā piedošanu lūgt. Šī smalkjūtīgā sieviete to saprata. Pie manis pienākus viņa mīļi satvēra manu roku un sacīja: Es saprotu, es piedodu jūsu piezīmes par sieviešu grupām un piedodu jums arī jūsu nelaipnību pret mani. Lūk, tas man bija jādzird. Turpmāk es noteikti runāšu arī uz sieviešu pulciņiem. Un arī savas lūpas sargāšu no nelaipnas valodas. Lidošanu nokavēju, bet aplis bija noslēdzies.